Skatāmies tālumā, ja? Tur, kur turpinās ceļš, ja? Neskatāmies zem moča, ja? Zem priekšē riteni, skatāmies tālumā. Ja? Un mēģinām noturēt to ātrumiņu, ar kuru braucam. Nevajag atlaist gāzi, ja? Rokuri. Skatāmies, braucam. Noturam ātrumiņu, skatāmies tālumā. Pēc radītājiem brauksim uz Piedrujas ielu. Bieži vien vasaras periodā ir remonti visur, ja? Un ātrumu ierobežojumi. Ja? Esam uzmanīgi, eksāmenā noteikti pārbaudīs visus ātrumu ierobežojumus. Tā, kad no pagrieziena jau pirms griešanas jāskatās zīmes arī, ja? Jo vairāk informāciju saskatīsim, jo labāk. Regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Tad pa kreisi, kreiso malē stāvokli markas ieņem. Ar virzienu rādītājiem, ja? Pareizu trajektori, neiebraucot pretēju virzienu, taisnāk, un pēc tam tikai šķērsojam pretēju virzienu. Nekādīgi nedrīkst jau ielidot pretēju virzienu, ja? Tad braucam pa savu virzienu, un tad tikai šķērsojam pretēju virzienu. Esam ļoti uzmanīgi. Redzi, nepārtrauktā līnija. Nu, ko darīsi? Ot, es nevaru, viss apstājamies. Viņi man nedod ceļu. Nu, neizskaties pārliecinoši droši. Едем. Следим за пешеходами, набираем равномерно скорость. Cenšamies dinamiski ieskrēties līdz atbilstošam ātrumiņam, ja? Jā, pārkārtojamies tad, jā, malacis, skaties pāri pleciņai, ļoti labi. Jā, puiši, un skatāmies, ja pareizi izmantojam joslu un pēc tam no viņas izbrauksim, ja? Tieši tā. Šeit gribas mazliet ieskrēties, bet 50 pagaidām, ja? Un pēc tam zīme salikta 70, ja? Un sākam ieskrēties. Un atceramies, turam drošu distanci no mašīnas priekšēs. Ātrums mums 68, ja, 67. Tā kā cilvēkam baigi gribās ātri braukt. Visus apdzīt visus šitajā pasaulē. Jā, un ja skatīties pa vidu mūsu joslai, ir visādi šķīdrumi, ja? No kondicioniera, piemēram, mēļas visādi pleķi, un tā skatāmies tā, lai apstājoties, cenšamies mazāk braukat pa tādam vietam, ja? Esam ļoti vērīgi, ja? Jā, krustojumā pa labi. No malacītes iedevi gājam ceļu. Jā, viņam ir priekšrokā griežoties pa labi. Jā, un ievērosim
uzliksim zīmi, ka mēs atrodamies dzīvojamā zonā, ja? 20 km/h. Gājam visos virzienos ir priekšrokā riteņbraucējiem arī, ja? Un elektriskiem skūteriem. Izpildīja manevru, izslēdz virzienrādītāju. Ja virzienrādītājs var maldināt, tad mēs viņu neslēgsim, ja? Atgriežamies atpakaļ bez pagrieziena, jo krustojums. Un jā, rādam, jo nemaldinam ar kreiso, visticam, ka maldināsim ar labo. A šeit varējām parādīt, nav krustojuma tuvumā. Krustojuma brauksim pa labi. No labas skatāmies, vienādas nozīmes krustojums, ja, no labas puses nav neviena, tad turpinam braukt. Un atceries, ja tāds gājs ietu tuvāk, tad mums jādod ceļu uz kreiso pusi, ja. Pareizu trajektoriju, pareizu izņemsim, ja. Deņels pārāk ātri, ja, brīžiem. Esi uzmanīgs. Tātad pie Alfas bija izmaiņas un mums parkošanas zona beidzas uzreiz pēc sāpļa, ja? Tā kā vairāk šeit tādu aķīgu momentiņu nebūs, ja? Tā kā mierīgi varēsiet izbraucot no apļa jau palielināt ātrumiņu attiecīgi tam ceļu posmam. Tas ir ļoti labi. Brauksim pa kreisi. Eksāns laika neizmantosim sabiedrisku transportu joslu, bet tā motociklam drīkst braukt pa sabiedrisku transportu joslu, ja? Pagaidām taisni brauksim, ja es klusoju, tad mēs braucam taisni. Skatāmies, lai virzienrādītājs būtu izslēgts laicīgi, ja? Un, ja ieslēgts arī precīzi laika. Skatāmies vienmēr tur, kur gribam izbraukt tālumā, ar pareizu trajektoriju un neaizmirstam izslēgt virzienrādītāju. Draugu mūsu nenobraucam, ja, lai nebūtu starptautiskais skandāls, ja, tāpēc braucam tālāk. Kreiso malē tev vajadzēja aiz viņa būt, nevis blakus viņam, ja? Esam uzmanīgi ar tādu. Nu, un piefiksēt tu otrais piebrauc pie brauktojas šķērsonas malas, piefiksē un tikai tad izbrauc. Kopā nedrīkst izbraukt. Ja, jo tu nebija attiecīga pareiza apstāšanās vietā. Ja, skatāmies remonti. Un skatāmies. Mēs brauksim pa labi. O, cik paveicas mums. Labo malē nevajag taisīt atkāpes, ja, Marka? Vajag, jā, skatoties tramvajiņu paskatāmies, bet arī nevajag trajektoriju mainīt, ja? Vajag būt pie laba malē stāvokļa, nevis taisīt atkāpi uz kreiso pusi. Deņēl, skatienus nav pa sānim, eksāmenis beidzās. Laicīgi jāpaskatās, ja? Obligāti. Abi divi bija ļoti vāji izbraukta. Dzelzceļu pārbraukt pirms iebraucot, ja? Jāpārliecinās par drošību. Saprati? Nu, atceramies, ka dzelzceļu pārbraukt ir visbīstamākā vieta uz ceļa, ja? Dēļ motocikla vilciens nebremzēs tur. Brauksim tālāk pa kreisi. Akurātniņkā, jā, uzmanīgi skatāmies un tad tikai izbraucam. Ja mēs pārkārtojamies, tad skatiens, signāls un tad tikai manevrs, ja? Jā, spoguli te aklu zonu un tikai tad kustība.
un braucam 30, nevis 20, ja? Jo tad, ja mēs braucam 20, tad arī būs izgāšana, jo bija zona 30. Šeit nav dzīvojama zona, kur jābrauc 20. Tā, brauksim pa labi. Labo malu stāvokli jāieņem. Marka, kur tu brauc pirmais, ja? Un pēc tam vēlreiz pa labi, ja? Uļaļā. Vēlreiz pa labi, labo malējo. Bez atkāpēm. Un pēc tam pa kreisi krustojumā. Precīzu trajektoriju izrakstam. Вот так. Tālāk velkam. Nu, все. Видел? Pa nepārtrauktu līniju pabrauca nevis tālāk. Velc taisni uz miskastēm. Velc. Un tikai tagad griešana, ja? Nu, redz, ka tavs kolēģis, ja? Kolēģis izbrauca pa nepārtrauktu līniju, tā būtu izgāšana. Vajadzēja vilkt tālāk. Saprati, Daniel? Ja? Skatāmies, kurš ievēro noteikumus, ja? Nu, tas ritenbraucējs izskatās, ka pavisam nemāca noteikumus. Pat vietējais šitais puisītis ar boltu, viņš jau labāk noteikumos iemācījās. Mierīgi apstāsimies, ja? Skatāmies, kā vietēji motociklisti braukā, ja? Man liekas, ka viņš šķērso nepārtrauktas līnijas, ja? Un it īpaši man liekas, ka pat dubultu un nepārtrauktu. Eksāmena nedrīkst šķērsot nepārtrauktas līnijas, ja? Draugi mani mīļie. Tad tuvākā iespējama vietiņa brauksim pa kreisi, ja? Esam uzmanīgi, baigi netuvojamies ātri pie mašīnas, ja? Pareizu trajektoriju, un nākošā krustojuma mēs brauksim, regulējumā nākošā krustojuma brauksim pa kreisi. Tātad regulējumā pa kreisi. Turies tālāk no trolejbusa, lai redzētu apzīmējumu uz ceļa, ja? Un kuru attiecīgi joslu mums vajag ieņemt. Vai nu vidēju, skatāmies uz zīmēm, tur tālāk, ne šeit pa kreisi, ja? Bet regulējumā. Regulējums tas ir ar luksaforu, ja? Esam uzmanīgi, vot tā, un attiecīgi ieņemsim pareizu stāvokli. Tieši tā, tieši tā. Tad organizācijai jābūt. Redzēt, kā nobijies no motocikla, ja? Tad gribēt nobiedēt tos puišus. Nu, braucam. Pareizi, mums bija ātrumu ierobežojums 30, ļoti labi.
nākošā regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Skatāmies pirms regulējuma, vēl viens krustojums, baigi tālu neradam virziņrādītāju. Un atceramies, ka krustojumā stāvēt nedrīkst, ja? Ja mēs izbraucam un palikam krustojumā, nu, nebūs labi. Attiecīgi atstājam vietiņu pirms krustojuma jāapstājas. Ar pareizu trajektoriju mazliet vairāk uz labo pusīti, malači vēl vairāk, un tad tikai šķērsojam. Tālāk regulējumā krustojumā brauksim pa labi.